Tas ir C-klase, jā, maziņš C-klase. Viens no man teiks pieprasītākajiem vai pirktākajiem auto, ne? Nu, jā. Vecās versijas C-klasītes, nu tāds klasisks sedans. Nu. Klasisks sedans tieši tā, un izskats viņam ir līdzīgs E-klasē un līdzīgs S-klasē. Jā, viņi uztaisīja uz vienas bāzes tādu vienu formu, ko viņi tur S-klāse palielināta, C-ška maziņa. Nav viņš pati pilnīgs, bet viņš ir tiešām tāds akurāts aparāts, 19. gads. C180, viņam iekšā, nezinu, kāpēc bez tā 1.6 tas dzinējs, bet reālais patēriņš viņam ir tie 4-5 litri. Un nodoklis ir kaut kā 48 eiro, man liekas. Mazajiem jā, varētu būt. Tīri tā pilsētais vāģis, kas netērē neko, nodokļa nav, iet labi, nu, pilnīgi nav nevaina. Un, manuprāt, ļoti labi vadās. Jā, kā tieši kartings, nu tāds, kas ir, nu ne gluži kā kartings, bet, nu... Braucat ļoti patīkami. Jā, tu visu jūti, kur manevrēt, cik tālu, kas. Nu, salīdzinot, teiksim, ar kaut kādiem vāgiem, tur Audi vai Volkswagen, nu, šī te būs komfortāks, būs mīkstāks, viņš tāds ērtāks, nu, arī, nu, varbūt citiem patīk, citiem ne, šī te, nu, viņš ir tāds zolīdāks. Un te jau arī visi jā, te jau arī facelifts, 19. gads, viņam gan stūri atšķiras, gan tas ekrāns viņam ir lielais, jā, tur pavisam cits, gan visas spidometri un tā tālāk, visa tā sistēma viņam atšķiras. Nu, visas savienojamības droši vien arī ir iekšā, vai ne? Jā. Nu, pa cik tu šo tirgo? Šitais te stāv 18 900 eiro, bet tur uz vietas varam rodāt. Jā, cena arī ar reģistrāciju un garantēto apskati. Jā, viņš drīzumā brauks uz turieni, vēl nepaspējam, jauna tikko atvestā mašīna. Jā. Tā kā būs reģistrēta un būs jauna skata iziet. Cik viņam bija nobraukums? 170 000. Salīdzinoši maziņš. Jā, nu 19. gada mašīna, principi plus mīnus ir. Nu, francūzes, jā. Jā, tas ir franču mašīna, kas ir labs, viņš apakšā pilnīgi kā jauns sterils tīrs aparāts. Viņam nav ne rūsas, nekas. Jā, nav neko redzējis. Jā, pilnīgi, ja sakot, tīra sterila mašīna. Franču mašīnas ir franču mašīnas. Nu, cik mums viņas bija, viņas apakša točni ir smuka. Mēs uzreiz ieteicām visu to apstrādāt ar vaskiem un tā tālāk. Ja jūs brauksiet pa Latviju, tomēr tas būtu gan forši. Nu jā, lai viss saglabājās. Nu jā, tieši priekš mūsu apstākļiem vajag viņu tur saglabāt, teiksim tā. Bet, nu... Ja tu pats arī tur servisā to darīji, vai ne? Apstrādes, jā, pilnīgi piedāvājam mūsu klientam, kas pērk mašīnas, es piedāvāju uzreiz ar pilnu servisu uztaisīt gan eļas, gan filtrus, gan siksnes, vajag ķēdes, tad mainam arī ķēdes, visā tā pretkorozijas apstrāde un tā tālāk. Mums ir pilnais spektrs. VM Autotrade mums ir servis, te blakus ir uzreiz, tā kā, zin, ka citiem patīk, citi brauks pie saviem, bet, nu, tomēr... Kā iespēja ir un droši vien arī saldāks cipars. Nu, protams, jā, jūs pērkat pie mums mašīnu, tā visa maiņa un viss darbs ir ar atlaidi, jā, teiksim, tas pašas detaļas un pats darbs ir ar atlaidi, mēs piedāvājam, uzreiz to var izdarīt, nu, teiksim, tā paša diena vai no nākamā diena, jā, tā kā jūs atstājat tur kaut kādas drošības naudu pa mašīnu, un mēs tālāk tur, jā, viss taisam, cilvēks brauks priecīgs savas mašīnu, viņam nevajag uzreiz no manī braukt uz kādu citu servisu un taisīt un remontēt un skatīties. Jauna skate, jauna apkope, visi filtri, visi jauns, viņš brauc. Nu, tuvākais 10 000 droši vien viņš tā kā brauc priecīgs. Jā, un ir pilnībā pārliecināts par visu. Jā. Nu, mēs cenšam pirmīt pārbaudīt mašīnas servisu, un pēc tam tad mēs jau dzenam uz apskati un uz mazgāšanu, tirīšanu un tā tālāk, pulēšanu. Un forši.